Iepriekšējā sērijā ceļotāji no Ganas zeltieguves centra Konongo dodas 500 km garā pārbraucienā uz pierobežas pilsētu Bolgatangu. Pa ceļam aplūkojot termītu māla mājas, viņi satiek vietējos, kas no pusizžuvušas upes nes dzeramo ūdeni uz 4 km tālo ciematu. Jo tālāk ekspedīcija dodas valsts iekšienē, jo lielākas problēmas ar tīru dzeramo ūdeni var novērot mazajos ciematos. Karsts un svelmains 4. dienas rīts ceļotājiem sākas Bolgatangā. Bolgatanga ir Ganas robežpilsēta, kas atrodas nepilnus 30 km no Burkina Faso republikas. Vietējie sarunvalodā pilsētu sauc vienkārši par Bolgu. Kas jocīgi, valsts ziemeļos ir siltāks nekā tur lejā pie okeāna. Nu, ziemeļi taču ir ziemeļi, tas ir augsts. Visvēsākais brīdis ir no rīta, kad acis saule. Tad ir visvēsākais, tad ir mazliet arī gaiss. Pārējais viss, ko saule ir uzlikusi, tā viss. Līdz vēlējuma vakaram, kad ies gulēt, tev nav iespējas atalpoties. Līdz 12. rītā Bolgatangā gaisa temperatūra ir sasniegusi plus 42 grādus. Tomēr izskatās, ka vietējos iedzīvotājs tas neattur no uzturēšanās saulē. Ekspedīcijas ceļotājiem šodien ir jānokļūst līdz mazam ciematiņam Burkina Faso pierobežā, bet novakarē pavadonis Rašets ir apsolījis Egonu un Kārli iepazīstināt ar kāda ciematiņa karali, kurš īpašā rituālā spējot attīrīt cilvēka dvēseli no ļaunuma. Pirms izbraukšanas ceļotāji ir nolēmuši oficiālā ceremonijā pieņemt šoferi Papā un gidu Rašedu ekspedīcijas komandā. Papa mums ir kādu laiku vedis. Papa? Papa! That's it for you. Jā, Papa. Thank you. You're a good driver. Papā man ļoti patīk. Pirmkārt, jau ļoti labs šofers. Jo skatoties, kā brauc pārējie tur tajā valstī, mūsējais bija tāds, kurš centās parādīt priekšzīmi, kā būtu jābrauc, lai tā satiksmes vieta uzlabotos. Vai vismaz nesabojātos. There is some. Let me talk. There is some problem. That's for you. So we all wear this today. Yeah. Yeah. Your team now. Yeah, we are team and then we are in Boga, so we all wearing this. Yeah. And to look like a team. Yeah. That's good. Pirmā pieturvieta Bolgā ir Rašeda ģimenes draugu mājas pagalms, kur ceļotāji piedalīsies Āfrikas nacionālā ēdiena fufu izgatavošanas procesā. Jā, mazliet. Bet zini, kas būs pats dīvainākais, ka tas mums arī būs jāēd. Tieši kā reiz tā bija kļūda. Es tāpēc arī teicu, ka to valsti varbūt varētu arī apēst. Bet izvairamies nopietni, nevajag. Mēģinam neskatīties, kā top ēdiens. Jo varbūt, ka tā garša, tu pieradīsi un aizies. Būs labi. Bet ja tu redzi, kā top ēdiens... No tā tas skābana viņš bija noteikti. Es tāds viņš raudzēs. Viņš ir brūtās sapūties. Nu man jau ir labi. Es jau gribu. Vēl mazāk viņu gribās, vai ne? Negribu tagad viņu. Bet tu nevar izvairīties. Te bija... Man šķiet, ka reizi gandrīz nebija iespējams izvairīties no tā, ka tu uzzini, kā tas ēdiens top. Jo liela daļa no viņa top uz ielas, liela daļa, tu esi redzējis, kā tās saknes tiek kaltētas ceļmalā, un savādāk viņas netiek kaltētas. Tur vienkārši šosejas malā tiek izbērts ēdiens, izkaltēts, uzņemts vīnu un dažādas citas piemaisījums, tad atkal tiek savākts, samalts miltos un aizvest uz pilsētu. Fufu ir jāieraudzē. Fufu ir jāsamačkā. Fufu ir gar bļodu jānotīra roku, lai pagatavotu fufu. Ar to pašu roku jāiedod bērnam no maisa kaut kas. Nekad nemēģina uzzināt, kas jāiebaro bērnam. Tad ar to pašu roku atkal noslaukot ar pilnīgi mierīgi turpināt to fufu mīcīt, bakstīt, čamdīt, stumdīt. Tad tu viņu iesien lapiņās, kas ir vārītas šķidrumā, kas atgādina
8 lieldienās izmantotu sīpolu, mizas ūdeni. Un tad to visu sasien kopā un iegūst to lielo klimpu pēc novārīšanas, kas, man liekas, ir burvīgi. Fufu pagatavošanas process Āfrikā ir veidojies gadsimtiem ilgi. Un, lai arī no eiropiešu viedokļa izskatās visnotaļ dīvains, tomēr jāatzīst, ka produktam, kurš jāuzglabā tik lielā karstumā, ir jābūt īpaši apstrādātam. And later it's paradise. Later they'll boil it. You will boil it. They'll boil it. This is soup. Yeah. These are like spices, and then you take it to the market, and then you start cooking it, and then you serve it to people. So they'll come and buy, and then you serve it to them. Starp citu, atšķirībā no daudzām siltajām zemēm, Ganā ēdiens nebūtu nav pārlieku ass un piparots. Tas nebojājas, pateicoties īpašam pagatavošanas veidam. Nekad nemēģiniet atkārtot šo mājas atkāpties. Tur tā mamma baroja bērnu ar roku, deva kaut ko viņam, kas, protams, izsmērējās pa visu ģimīti. Pēc tam visu to sasmērēto viņi no tā ģimīša tā kā nomazgāja ar šitādu kustību savācot visu. Tad gar to katlu malu, gar katlu malu jau īsti arī nevar, iesmērēs to iekšā visu. Atkal viss ir fufu un plapā iekšā. Aiziet. Tāpēc jau Kārs teica, ka mēģināšu to atkārtot mājās un ka tas izklausās bišķi bīstam. Mainamies? Nē? Nebūs pa lielu. Tu vari vilkt šitās un tad es tās. Nē? Nē. Ekspedīcijas komanda ir izbraukusi no Bolgatangas Burkina Faso virzienā. Izžūšajā savannā ceļotāji pamana milzīgos un cēlos Rietumāfrikas baobabus. Un, protams, viņiem uzreiz rodas stāsts. Pārvietojās, man liekas, viņš ir tāds kājas pa laiku pa nakti, viņš ir iziet ārā. Sliktākais, tas viņš ienāk tavā mājā panākt. Prosilu. Tad nav vērts. Nozirties nevar. Nē, bet neko tu viņam teikt nevar. Tev jāpēc malā bišķiņam, jāsmēļ viņš. Un balss viņam tā kā bērjām vaitām. Nē, tā kā tam džekam, ko mēs satikām, kurš teica, you can photo me. I'm an artist. Tad, kad ieraudzīju baobabus, atcerējos, ka es skolas laikā skatījos, ka baigais koks. Toreiz es tā īsti, protams, nedomāju, ka es kādreiz to koku arī pats aptaustīšu dzīvē. Un tagad, kad tas ir noticis, man tas koks ļoti patīk. Kaut kas tikpat varens kā mūsu ozols, tāds Āfrikas ozols. Un varens arī tajos izmēros. Nu, milzīgs. This is the baobab tree. It can grow thousands of years and still there, coming bigger and bigger. Tūkstotis gadus un Aug jau. This time the baobab tree was dry. It's going to be dry in the rainy season, and then you see some leaves and things. Ar baobaba vecuma noteikšanu ir zināmas problēmas, jo šim kokam nav gadskārtu līnijas. Tomēr, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, zinātnieki ir noteikuši, ka baobabu dzīves ilgums varētu būt no 1000 līdz 5000 gadiem. Baobabs zied no oktobra līdz decembrim, un tam ir lieli līdz pat 20 cm diametrā ziedi. Interesanti, ka zieds uzzied vakarā un zied tikai vienu nakti, kurā to apputeksnēs sikspārņi. No rīta zieds ir novīts un izdala nepatīkamu puvuma smaku. Baobabs visās bērnības kodās pasakās ir piedalījies. Baobabs ir vispār kā kocinieki, kad tu esi koku kādreiz kaut ko dzīvē darījis, tu zini, ka tas ir tas lielais koks. Un tu viņu sastop, viņš tiešām ir liels, viņš tiešām ir efektīvs. Kaut kā visa tā mize un visa tā sajūta, viņš ir tāds lielais onkulis, tāds baobabs. Un āda viņam ir kā dzīvnieka āda. Tāds zilonis un tie viņa stumbri, kas tur viss... tas koks ir tāds, liekas, ka viņš vienā brīdī piecelsies un teiks, man te bišķi jāpaietās, ja tu gribi turpināt sarunu, var nākt man līdzi. Viņš ir tāds, kaut kas ne īsti koks. Liekas, ka baobabs ir tā kā svēta lieta. Mēs paši redzējām baobabus, kas ir nolūzuši un vēl aiztikti. Es nevaru atminēties, kad būtu redzējis baobabu mēbeles, vai iespējams, ka ir kaut kāds, priekš Ņujorkas Manhetanas jumtiem kaut kas uztaisīts, bet
Man vismaz tur uz vietas radās sajūta, ka tur, kur baobabs aug, viņš nolūst un aiziet postā izbeidzās. Ka tas nav tas, kuram drīkst ķerties klāt. Baobabs ir ļoti dzīvīgs koks, tam ātri sadzīst ārējie ievainojumi, un pat ar iztrunējušu vidu tas zied un ražo augļus. Nocirstam vai vējā izgāstam baobabam var veidoties jaunas saknes, un koks turpina dzīvot. Un tad ir tas auglis jocīgais, kuru man prātā nebūtu nācis, ka tas ir kaut kas ēdams, jo nekad es nebiju dzirdējis, ka no baobaba vispār kaut kas būtu ēdams. Baobaba auglis satur daudz C vitamīna, un pēc uzturvērtības ir pielīdzināms lielopa gaļai. Žāvētu baobaba augli izšķīdinot ūdenī veidojas pēc garšas limonādei ļoti līdzīgs dzēriens. Tāpēc baobabu bieži sauc arī par limonādes koku. Piekļūt baobaba auglim nav nemaz tik viegli, un pēc 10 minūšu bezcerīgas cīņas ar koku notuvējās mājas parādās zēns ar kāroto augli rokās. Kanēdis? Jā. Viņš neēd, viņš tikai tēlo kāds. Man gan jau klausā, ne? Šis bija tas auglīts, ko, ja tev ir sūdīga vēdera, bet tev ir apetīti. Mēs, protams, pirmos kumos paspējām nograust kopā ar visām sēklām, līdz mums pateica, ka tās sēklas gan nevajadzētu ēst. Bet nekas briesmīgs nenotiek. Nu, es kas tieši jāēd, bet garšīgs viņš ir. Pēc garšas ļoti, ļoti līdzīgs skaltētam ābolam. Pēc ābolīšu ir izžāvēt. Sēkli ņem dara. To nedrīkstoties. Ieskābens, porains, bezē ar C vitamīnu, ka piedāvu tādu aspirīnu garšu tādu drusciņu. Dīvaini likās tas bezē formāts tāds, ka viņš ir nevis mīksts vai, es nezinu, sažūvis vai, bet tāds tiešām bezē cepamiņš tāds vecīgs. Un vietēji ēd to baobaba augli tad, kad ir problēmas ar vēderu, tad, kad ēst negribās, tad, kad nav apetīta, tad apetītes veicināšanai. Līdz ar to mums viņu ēst, protams, nevajadzētu, jo es jau iepriekš izstāstīju, kā ir to ēšana. Nu, ka no kāds ēdiena reizes ir mazliet bail. Ir good. Jā, bet tā māka, bet lua nelangua. Nē, mēs vienu tikai. Ka baltajiem nevajag ēst. Mājiņa pieslieta blakus milzīgam baobabam, jo baobabs sargā. Tev nevajag suni mājās. Un baobabs neko neēd. Viss, kas viņam vajadzīgs, viņš ņem no zemes. 4 families or 4 persons? 4 families can live in here. Somebody, like if they are 4 brothers. Yeah. Everybody have a wife. So they live here together. Pirmkārt, jau jebkurš var uzcelt māju tur. Nu, tas bija pirmkārt redzams, jo visur, kur kāds kaut ko dara, pašam ir savu viensētu, viņš pats arī ceļ to māju. Tur neviens nenāk, būvniecības brigāde nebrauc. Sasprauda kārtas zemē, kas ir armatūra, un uzbūvē to savu māla viglumu pārtikas glabāšanai. How you get this food in? In this? They'll climb here. Uzkāp augšņā un čoks ieber pa augšņu. Ēdieniņu tīri. You go inside and then take the food out. Nu, man gribās to savu leduskapu, jo tur bišķi vēsāks nekā ar sakrām ar pilnu. Kaut kādā zināmā mērā sasaucās ar to pašu Irānu, tiem ledus, tiem kupoliem, kas ir dzēsējošie. Te būtībā tas pats arī tika darīts. Ja tajā pašā Irānā bija redzams, ka cilvēki rokās zemē vēl iekšā. Nu, ka tādās valstīs vēl rokās dziļāk zemē, jo tur ir vēsāks. Tad ganā tu var rakties, kur tu gribi. Tev vēsāks nebūs, jo viss ir uzkars. Man pilnīgi skaidrs, ka visu laiku šādi uzkarstot zemes virskārtē nav iespējams tur kaut ko baigi atdzesēt. Tad vieglāk ir to temperatūru, man liekas, pacelt no tās masas, kas ir karsta, pēc iespējas tā kā dabūt prom. Kaut kā tā es saprotu, kāpēc viņi cēla augšā tās pārtikas glabātuves. Nu, ko tā viņi tur arī baigi glabā? Es tā īsti nesaprotu, ko viņi tur varētu likt. Nu, gaļa jau skraida. Neču, es tev iedošu pirkstu, viņu hops, hram. Bet daudz vienkāršāk ir nevis katru vakaru aizbīdīt kaut ko priekšā. Tā, ka tu ej mājā, lai tie dzīvnieki nenāk pie tevis, bet vienkārši aizmūrēt un pašam likt pāri katreiz. And then you can see the way they are crossing this. Jā, protams. Because of the animals. Jā, protams, jo uztaisīt vārtiņas jau nav. Yeah. So when you are coming, you have to stand like this. Nav tur nekāda vārtiņa vajadzīga, jo vārtiņa ir laiks.
Tā tu vienkārši pārslidinies, un tu jau esi otrā pusē. Baigā jau jēga tur kaut ko virināt. Galu galā tās eņģis izļurkāsies. You know, the north is very problem for people here to live in this drying time. They have to walk across this road and about 10 kilometers to get the water. They hold the community here. 10 kilometers to walk? Yeah, to get water. And you do it every evening or time a week, once a week or? Every day they do it. They don't have any problem. Mums tā bija tāda, zināma eksotika. To ieraudzīt dzīvē, kā tad tur patiešām cilvēks pa īstam dzīvo bez domas, ka varbūt, ka vienu dienu atnāks turistu bars un iedos naudiņu. Jo mēs būsim parādījuši, kā mēs dzīvojam. Es pieļauju, ka tur reti viesi vispār cilvēki no malas parādās. Vien brīdi es nožēloju, ka mēs nebraucam uz Nacionālo parku, kur ir vienīgā vieta, kur būs dzīvnieki, ziloņi, un tu varēsi klausīties hienu, rēģis. Un man likās, es tur aizbraucu Āfrikā, neredzēšu visus šos lielos antilopju barus. Bet tad mēs iebraucām vienā ciematiņā, iebraucām vēl vienā mājiņā, un tad tu saproti, ka tā jau ir tā Āfrika. Ka tas, ka tu vari vienā vietā sadzīt lopus un ar automātiem viņus sargāt, lai viņus nenomedīja, jo pilnīgi vispārējā teritorija izēsta pa tīro, nav neviena savvaļas dzīvnieka. Tad tu saproti, ka kāpēc tev vajag to feiku. Tu paņem to, kas ir pa īstam, paņem to, kā cilvēki dzīvo, nevis kā te bija pirms 1000 gadiem, kad tu neviens nebija atnācis. Un tad tu sāc izbaudīt tās mazās lietas. Tu iebrauc mājā, kur cilvēki gatavo prosa salu. When you drink it, you're going to be drunk. It tastes like whiskey. But yeah. So we are going inside to have a look. Ļoti garšīgs vietējais alus. Kas tu pēdējo reizi esi dzēris viskiju? Es tā tagad nevarēšu pateikt. Tad dzerot šo alu, dušot tāpat. Labi. To make with millet. They use millet to do it. So then tomorrow morning, they'll start drinking it. Paldies Dievam, tikai rītdien viņu varēs dzert. Tad jau you can see. So now laiž cauri kaut kam. they put them here. So then now the water coming down here. So they will take the water to here. So you can see. Mana kasā? Mēs. Es nedomāju, ka tas ir tas brīdis, kurā noindēties, ne? Kas jau citādāks, tāds pats alus kā mūsējais, vizuāli. Funumina. Yeah. Basambal. People. Drunk. He like it. And it's good for him. So he drink all. I want you guys to have a taste. Es nepagaršoju, jo tā bija vieta, kur man jau bija sākušās problēmas ar vēderu. Man negribējās padarīt to visu lietu vēl trakāku, jo tā jau bija gan ok. Priekš gan vēl kaut ko klāt. Paldies. Es pagaršoju gan, es nenošmūcos. Tāds medalis, tāds pēc garšas. Un tad tev tie vietējie stāsta, kā rāda, kur viņš vārās, ja ir tāda melno būcenī, kur kaut kas vārās, un blakus ir vēl melnāka istabiņa, kurā pēc piedzimšanas mēnesi tiek, kad bērns tur piedzimst tajā melnā istabiņā, un mēnesi viņu nenes ārā, un tas ir tāpēc, ka vēderā viņš ir tumsā un siltumā, karstumā, un lai viņu nešokētu, tad mēnesi bērns tiek lēnām pieradināts. Lai tu esi tumsiņā, siltumā, jo te kurās, ne super, jo te jau ir vēsts. Jo tev uzreiz izdzenot ārā, tu dabū baigo šoku. Tu esi no mātes, vēderiņa pēkšņi grēcīgajā pasaulē rībīgajā. Es domāju, tas zīdēns ir gatavs šito izvilkt, te viņš pēc tam nav ņem, tā viņa nekas neņem dzīvē vairāk. Vispār tad kaut ko tādu vajadzētu arī Eiropā varbūt ieviest. Dzemdību namos. Rietumāfrikā savanas saule pamazām tuvojas horizontam, un pēc stundas šeit jau būs melna nakts. Bet ceļotājiem vēl jānokļūst līdz ciematam, kur saulrietā notiek īpašs rituāls – ciema vecāko sanāksme ar vietējā karaļa piedalīšanos.
klucīšiem. Ne? Tepat uztais klucīšus. Un skaties, jaunadēļ atkal viena kārta klāt mājai, kurā zāle aug iekšā. Kamēr ciemata puikas spēlē futbolu, meitenēm ir jāstrādā. Šī ciemata ļaudīm ir paveicies, jo ar kāda Eiropas fonda palīdzību šeit izveidots ūdens urbums un iedzīvotājiem visu gadu netālu no mājām pieejams tīrs ūdens. Lai roku pulziņu nedabūtu nekā, bet vispār ir... Meitenēm tas ir pavoriņš, es domāju, ja viņām šito visu jāpiepild. Bet bateriju mēs jau nepaņēmām. Nē. Viņi saka, taisās sagadīt un. Uz vajadzēja. Līdz ciema vecāko sapulces vietai ir aptuveni 2 kilometri. Aiz pāris pauguriem ir nomaļš laukums un viedo vīru māja. Ceļotājiem tur jānokļūst līdz ar saulrietu. Man patīk tas pārgājiens visam ciemam cauri. Tas man tiešām ļoti patīk, jo bija tajā brīdī bija sajūta, ka baltais cilvēks tur tomēr nav bieži viesis. Viss acis ir uz tevi tā gājiena brīdī. Viens pakalniņš, otrs pakalniņš, viena māja, nākamā māja, un tad tu beidzot nonāc kalna virsotnē. Un, kas interesanti, tas stāsts, kamēr tu ej, apaugu visu laiku ar detaļām, ka, ja jums ir kaut kāds ļaunums iekšā, tas čīvs, tas karalis, tas izdzīs visu to ārā, un tad nākamajā brīdī atkal pieslēdzās vēl kāds no malas ar tādu trušu šito te kažoku uz muguras. Un viņš saka, ir reizes, kad viņš neiznāk laukā. Un tu vāc to informāciju un jau esi gatavs kaut kam, aizejot galā. Saliks tev parunāšanās vietiņu. Laukumā kalna galā ir sapulcējušies aptuveni 10 šī ciema vecākie, un rituāls var sākties. No ceļotāja puses pārunu vedējs ir Rašets, jo viņš zina šīs cilts valodu. Ne, tā versija labi, jā. Ka viņš palūr no savas mājas, ka šitiem čaļiem palīdzību nevajag, te viss ir kārtībā. Vai arī otrādāk, te ir tāds melums, ka es negribu. Šiti tās nav man pa spēkam, tur jums jāiet uz, tas ir jūs tik tālu nemaz aiziet nevarat. Mēs jau vairākas reizes cēlāmies augšā ar domu, tad laikam, ka nenāks, ja? Nē, nenāks. Tad mēs, nenāks, bet jūs palieciet, jo šis viss ir rituāls, jums ir jāizdzīvo tas līdz galam. Rituāla galvenā sastāvdaļa ir kanģas pudeles kopīga izdzeršana. Dzēriens, kā ciema kukuls ir jāatnes viesiem. Tā ir tradīcija, vai tas ir plezīrs nopelnīt kanģu. Tu ar savu baltā prātu, ar savu eiropiešu nolāpīto loģiku saproti, ka tevi čakarē. Bet skatoties uz tiem čaļiem, ir pilnīgi skaidrs, ka viņi katru vakaru tur sanāk, pasēž un ar tevi vai bez tevis to kanģu iedzer un to pīpīt uzpīpē. Un iespējams, ka tu tiešām esi daļa no tradīcijas un iespējams, ka tiešām tam vecajam vairs negribējās nākt, jo vienkārši negribējās nākt. Nebija pārāk labi.
Nav nepareizi atgriezties, lai paņemtu to, ko esi aizmirsis.